Balsošana ir sākusies! Jā, visi 9 dalībnieki turpina cīņu par uzvaru un turpina cīņu arī par lielo naudas balvu 10 000 eiro, kā arī sadarbības līgumu ar Universal Music. Un tāpat arī savu dalībnieku simpātiju jūs varat atbalstīt kreditējā mājaslapā, kur sadaļā X faktors jūs varat atzīmēt savu favorītu dalībnieku. Bet pirms mēs sākam otro šī vakara tiešraidi, un pirmajā tiešraidē šovu pameta uzreiz 3 dalībnieki. 2 no tiem bija no Reņģa komandas un 1 dalībnieks no Aisa Užkāpes komandas. Dargie draugi, kādas ir priekšnojautas šim vakaram? Vai ne? Kāds ir priekšnojautas šim vakaram? Es domāju, mūs sagaida brīnišķīgs vakars, jo katrs dalībnieks ir dažāds un perfekts un skanošs savā veidā, tā kā es domāju, mūs gaida. Jā, ļoti. Tas, ko es sapratu, ka man vairs īpaši sliktāk nevar iet, jo vairs 2 dalībniekus nevar mazaudēt vienā raidījumā. Tādā ziņā viss tikai uz augšu. Kāds var mēģināt tevi noķert? Var mierīgi. Pārspēt neizdosies? Jā, pārspēt neizdosies. Būs lielisks vakars un novēlu to arī publikai šeit, Rīgas kino studijā. Un, protams, ekrānos, kur vēro mūsu šovu mājās. Dalībnieki ir gatavi, un mēs arī. Dalībnieki tik tiešām ir gatavi, visi 9 dalībnieki ir kārtīgi sagatavojušies arī šai te nedēļai. Nu, protams, ir laiks redzēt, ko tad viņi ir izdarījuši par šo nedēļu. Tāpēc sāksim mūsu otro tiešraidi. Inter, kas tad būs pirmais šokē? Wow, man ir tāds prieks, ka jūs skatos redzēsiet atkal X-faktora feju. X-faktora sirdsapziņu un mūsu dūdieviņu, Katrīnu Kovaļuku. Tā kā es neesmu baigi daudz uzstājusies, šī ir pirmā reize, ka es biju tik grandiozi skatos. Ar visiem monitoriem, ar visiem mikrofoniem, ar visām tām skaņām un visiem tiem regulēšanas lietām. Tā patika dzirdēt sevi tik dziļi sev galvā. Jā, tā katru dienu vienkārši mikrofonu staigāt un runāt. Jā, jūtas, ka nebija nekādu lieku trokšņu, es dzirdu tikai mentors, sevi un mūziķus. Perfekti. Vispār, paradīzes, zemes virsmas ir skatuvi, es tā teikšu. Tik labs vispār. Jā, Wow, tas bija krūta vienkārši. Es nezinu, kāda citiem mentoriem man ir nenormāli paveicies. Man liekas, ka vienkārši mums ir kaut kādi mikrosistēmas vienāds. Es pat dažreiz domāju, varbūt viņš man melo par to, ka viņš tik šausmīgi priecīgs ir parasti. Viņš saka, wow, tik skaisti un tā, un es domāju, kas tur notiek? Es domāju, par plētēju man drusciņi, bet nenormāli patīk. Viņš šausmīgi atbalsta mūs. Es vēl jūtos kā ģimene. Bārdiņas mācamies un ejam prom. Daudz brīvā laika mums tagad ir. Es šodien dziedāšu dūdieviņu. Ar visu to, ka viņš sadūdos lietu, mēs visi būsim nomazgāti tīri. Tīri un apmīļoti un silti un tā. Tas būs skaisti ļoti. Labi sanāk, bet tikai neaizmirsties, ja? Ja tu aizmirsties, tu kaut kā aizdo pa tālu, vajadzētu koncentrēties arī priekšnesumam mazliet, ja? Ko es izdarīju? Neko es neiepastoju. Katrīna Kovaļuka neuzrakstīja.
cik skaista dziesmas izvēle. Paldies, Inter, protams, arī tev par šo darbu nenormālo, ko tu esi ieguldījis priekšnesuma tapšanā. Es priecājos par to. Es domāju, tie jaunieši, kas šo dziesmu varbūt šodien izdzirdēja pirmo reizi, esmu ļoti priecīgs par to, ka viņi izdzirdēja to versiju, tieši šo versiju, jo tas ir tik autentiski un tik kaifīgi retro vaibā. Pilnīgi varēja dzirdēt, kā visi mūziķi un kā tu pati šo priekšnesumu izbaudi. Nu, tas bija foršs, tāds kaifīgs vilnīcas, kur mēs tā pasurfojām tādā Raiņa pelkustīmņā. Man arī šī dziesmas versija asociējās ar Junkravas versiju. To es tikai arī biju dzirdējis, bet šī aranžība vienkārši lieliski, basa līnija, wow! Un tu tajā visā iederējies ļoti labi, ļoti pareizi izvēle. Paldies! Dziesma patiešām izskanēja kā tādi buramvārdi, un mēs visi tikām noburti burtiskā nozīmē. Paldies, liels, ļoti skaisti. Jā. Wow, un tavs tēls, protams, par dziedājumu te nav vispār nekādu vairs runu. Un, protams, paldies mūziķiem un basistam Valčam. Un, protams, visiem, kuri aizmeklē. Tu izskaties pēc princeses. Man kā kompjūters spēles viena no fanam princese Zelda. Es gribētu tev tā nosaukt. Ļoti skaisti, vienkārši stilisti pastrādājuši brīnišķīgi. Wow, super. Ejam uz finālu. Tiešām ejam uz finālu. Paldies, Jurijai, par šiem te jaukajiem komentāriem. Un skatītāji, ja arī jūs bijāt uz šī te paša kaifīgā viņa, kā Reinis šokar izteicās, tad atbalstiet Katrīnu jau tagad. 9050151, zvaniet un balsojiet, vai arī, protams, mājaslapā xfaktors.lv. Bet šobrīd vēlreiz skaļas ovācijas Katrīna Koļukā, dāmas un kungi.